Jau vairākus mēnešus Ikšķeles dienas centrs ir satikšanās vieta visu paudžu ikšķeliešiem. Kamēr jaunieši aktīvi iesaistījās projektā Zaļais kino Zaļajā Ikšķelē, tikmēr pensionāru kopas algrieži pulcējas rokdarba un floristikas nodarbībās. Patreiz mums tāda doma bija, ka mēs darināsim bērniem, mazturīgajiem cimdiņu zeķītes, bet mēs līdz tam vēl neesam nonākuši. Bet mēs ceram, ka mēs līdz pavasarim cerams, ka tā ziema tik ātri nebeigsies un mēs arī savus darbiņus varēsim uzdāvināt. Ir vieta, kur atnākt, aprunāties un iemācīties jaunas lietas rokdarbos, norāda Biruta, kurai saistība ar tagadējo dienas centra ēku sākusies pirms vairākiem gadu desmitiem. Tas ir īstajā vietā, jo tas ir pašā centrā Ikšķeles. Kādreiz te bija veikals, kādreiz es, kad tikko tepat pretī māju uzbūvēju, mamma sāku te dzīvot, tad te bija mazs veikaliņš un blakus telpās bija ēdnīca. Es zinu, kad es vienmēr maziņi skrēju saldu ēdienu ēst uz šejienu. Tad vēlāk te bija veikals, palielinājās viņš, uzbūvēja vēl klāt aizmugurīti, taras punkts bija viss. Es šeit nostrādāju 9 gadus, es biju kā pārdevēja. Pat aizvadītas arī pirmās nodarbības Ziemassvētku apsveikumu kartiņu gatavošanā un floristikā. Ar pasniedzējas Ilonas gādīgu roku tapuši adventas vainagi nevien pulciņa dalībnieku mājām, bet arī dienas centram. Trešdienas rītā tika apgūtas galda rotājuma darināšanas prasmes. Mēs ar Ditu runājāmies, ka vajadzēs Ziemassvētkiem izpušķot telpu. Un es Ditai saku, ka es to māku, ka es to protu, un es tā kā uzņemos papušķot. Un tad Ditai, viņa saka, bet mēs jau arī varam citiem iemācīt, kā. Es saku, jā, mēs varam jau arī citiem iemācīt, un tam mums tā kopīgi radās ideja, ka mēs norganizēsim floristikas pulciņu un kopīgi veidosim adventas un Ziemassvētku dekoriņus un arī pušķosim dienas centru. Interesantākais ir tas, ka šajās nodarbībās piedalās ne tikai seniori, bet nāk arī jauni cilvēki, kuri pa dienu nestrādā un nemācās, bet vēlās apgūt, piemēram, adīšanas mākslu, lai varētu sev uz ziemu noadīt zeķes. Un tas arī ir ļoti patīkami, kad ir šī iespēja padalīties pieredzē un arī starp paaudzēm apmainīties savās zināšanās. Ikšķeles dienas centrā visdažādākajās nodarbībās šobrīd darbojas aptuveni 120 ikšķelieši un joprojām tiek gaidīti jauni interesanti. Plašāka informācija par centra aktivitātēm regulāri tiek publicēta mājaslapā Ikšķele LV. Zanda Treško, Ogres televīzija.
paši sāk dzīvot. Ir tam dzīvokļi atsevišķi, vecmāsas kopā nedzīvos. Tagad taču ir lēti tie dzīvokļi, nav tik daudz. Es īrēšu pati, es atbraucu no jūras.